Rekordi, es domāju, mēs nepārsitām noteikti. Vasarā noteikti ne. Vasarā mums bija tikai 4 koncerti vai 5. Bet tagad šis mēnesis bija diezgan tāds aktīvs. Bet vienalga, tik daudz... bija daudz koncertu mums. 11 bija koncerti pa mēnesi, vairāk 15 koncerti. Tas apmēram tāpat kā kādreiz. Bet viena lieta, ko es atceros, ka mums laikam iepriekšējā dienā ir bijis koncerts, un nākošā dienā vēl 2 koncerti. Tad es sapratu šoreiz, ka tas ir bišķiņ pa grūtu. Ka tomēr, ja iepriekšējā dienā bijis 1 koncerts, tad nākošā dienā 2 koncertus. Tomēr laikam ir pagrūti nospēlēt. To es esmu sapratis tagad. Savus spēkus mēs esam izvērtējuši. Bet rekords nav pārsists, bet kaut kas ļoti tuvu tam. Es domāju, ka šī grupa apvienojusies ir daļēji, jo Svenam bija problēmas ar izbraukšanu. Tur tām birokrātiskajām lietām viņš nepaspēja īsti izdarīties, kā vajadzētu. Es domāju, ka tur vairāk tas Kanādas birokrātijas aparāts ir nevietā. Un tad vēl bija bundzenieks, tomēr arī Edgars, kurš ar kaut kādu iemeslu pēc nevarēja atbraukt. Tā kā tā grupas apvienošanas ir tāda daļēji šobrīd. Man personiski tas faktiski diezgan nozīmīgs. Man bija diezgan nozīmīgs tas faktors, ka es satiku Ritvaru pēc daudziem gadiem, un ka viņš uzkāpa uz skatuves un saņēmās un atbrauca. Tas man bija ļoti svarīgi. Satikt viņu un parunāties, saprast, ko viņš domā, kā viņš dzīvo. Satikties arī ar Jāni Dubavu. Viņa basģitāri satikties un saprast, kādi viņi ir un kādi mēs esam. Un priekš Latvijas publikas es nezinu, jo es esmu tā kā vairāk iekšā, kā saka, tādā otrā pusē. Nevis publikas pusē, bet tā kā izpildītē pusē. Man grūti vēl kaut ko tagad teikt. Mēs nospēlēsim koncertus tagad 2 dienas, un tad varbūt, ka man kaut kāda atklāsme pēc kāda mēnešiem, pēc pusgada būs, ko tas nozīmē, kā tas bija. Un tad es varbūt varēšu sākt kaut ko domāt. Pašlaik es esmu iekšā šajā visā mēģinājuma procesā un sagatavošanas procesā. Tad pēc tam paskatīsimies. Es tā ļoti tā kautrīgi ievienējos kādu no tiem tekstiem. Un Ritvars man tikpat kautrīgi arī atbildēja, ka viņam vēl joprojām nav teksti sagrupēti un savākt kopā visi. Bet viņam ir jauni teksti. Es labprāt arī iepazītos ar viņu daļradi, bet es negribu tādu izdarīt kaut kādu spiedienu un kaut ko tur spiest vai dod man tekstus vai kaut kā tā. Es domāju, ka jāsagaida savs laiks, gan jau viss sakārtosies un notiksies, un es tos tekstus arī tikšu pie viņiem. Šis jautājums tāds līdzīgs jautājumam, kur no saviem bērniem tu mīli visvairāk. Varbūt ne tieši tāds, bet līdzība tāda. Bet svarīgums ziņā, es domāju, ka tas tāpat kā hokeja komandā, kas spēlē 5 cilvēki, tad grūti pateikt, kurš vissvarīgākais. Jo vienā brīdī viens cilvēks dara melno darbu, un otrs tikai, kā saka, pabeidz šo lietu. Un tad liekas, ka viņš ir svarīgāks, bet grūti pateikt. Es domāju, protams, ka Ziemeļmeita ir tā vissvarīgākā dziesma. Varbūt tā bija dziesma Vēlreiz. Bet tur bija vēl ļoti daudz arī Krēslas Aigara gabali, kuri pienes tādu ļoti svarīgos brīžos, ka mums nebija citu dziesmu, kuri atkal ļāva mums parādīties publikā un ar jaunu tādu sajūtu. Es nevaru atbildēt šo. Nav, tā nav. Es domāju, ka mūsu tā muzicēšana nebija tik daudz pret metro kā pret priekšmetisku tādu vienību kā metro, bet vairāk
pret to pievienoto vērtību, kas nāktu aiz šīs metro celtniecības. Tas bija iebraucēji tūkstoši, kuri būvētu šo metro un nevar zināt, kā mēs dzīvotu šobrīd, ja viņi būtu iebraukuši. Tas ir ļoti grūti prognozēt. Protams, šodien, ja mēs paši būvētu metro, es teiktu, lielāko prieku būvē metro. Bet tajā laikā tas varbūt netik daudz bija vērsts pret metro, kā pret to visu, pret sistēmu, jā, un visu to, kas nāktu aiz tās metro celtniecības. Es tā atbildētu. Jā, mēs spēlēsim faktiski visus tos gabalus, kas mums likās sociāli politiski. Bet es domāju, ka varbūt zem diviem karogiem varbūt ir tāds visafišētākais tāds plakātisks gabals, kas asociē divus karogus. Es domāju, ka ir mums tādas dziesmas, kas ir vēl spēcīgākas. Tekstuālā ziņā viena tāda saucās Biedri, kas pilnībā atbilst šim laika posmam. Bet jā, mēs šos gabalus visus spēlēsim. Es jau neesmu tāds pūļu cilvēks, un es esmu bijis šādu svētku atzīmēšanā pūlī, bet es diez vai ar bērniem mēs iesim šoreiz pūlī. Es esmu vairāk, es šos svētkus nosvinu iekšēji, tā kā, es par to piedomāju un diezgan bieži tajā dienā. Es vēl nezinu, kā es svinēšu.